Man sanāk. Man liekas, ka man sanāk sarunāties ar svešiniekiem. Man sanāk pastaigas ar kāds mežā. Man sanāk būt labai mammai. Man sanāk beidzot vienkārši dejot un nedomājot, kāpēc es to daru. Mans kaķis ir mīksts un pūkains. Mazliet atgādina suni brīžiem, vismaz pēc uzvedības. Viņam patīk pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem. Tieši cilvēkiem, cilvēku kompānija viņam patīk. Un nav svarīgi, vai šis cilvēks ir svešinieks vai kāds no viņa ģimenes. Līdzdalība nespēja. Apstādināt karu šajā brīdī, atgriezt dzīvību, pasargāt no izdegšanas, arī nespēja apturēt kaut kādas kļūdas. Līdzdalība spēja. Apstādināt karu, skatoties nākotnē, saprast savu vērtību, to, ka arī vienkāršas lietas vai vienkārši rīcības vai īsi mirkļi var izmainīt kādam citam dzīvi. Nu jā, būt daļai, sajusties daļai kaut kā vairāk kā tu un tava istaba. Kristīne, paldies tev par ātriem ekspresa jautājumiem un atbildēm. Mums jau gandrīz vai sanāca vesela saruna balstoties, man liekas, uz to vienu. Bet varbūt mēs tev zinām kā kustību mākslinieci, bet es pieņemu, ka tā ir tikai, kā parasti saka, viena no tavām cepurēm, bet tomēr tā diezgan atpazīstama. Ko tu kā mākslinieci vispār domā par līdzdalību, vai kā tu redzi, vai tev vispār līdzdalība ir tāds vārds, kur tu tā kā lieto, vai tu par to līdzdalību domā, vai patiesībā tu domā īstenībā pilnīgi par kaut ko citu, un par līdzdalību te domājam un runājam mēs kaut kādās tu esi vēl līdzdalības sarunās? Jā. Man liekas, tad, kad es sāku sevi apzināt kā mākslinieci, tagad es varu sevi saukt par mākslinieci, vai arī no manis sāk gaidīt to, ka tev jābūt māksliniecei. Ar to es domāju, jau izskan jautājumu, ko tu gribi darīt, piemēram, skatos. Un es sapratu, ka tieši, kad es beidzu būt students un sākās šis ceļš, mākslinieka ceļš, es sapratu, ka man ir svarīga saruna. Un man liekas, no šīs sarunas brīža, šīs vēlmes sarunāties arī sāka notikt līdzdalība. Un tad caur kaut kādiem projektiem es sapratu šī vārda jēgu un kas man tajā patīk. Un tad tas būtībā kaut kādā ziņā es piepildu kaut kādus tukšos laukumus tajos jautājumos, uz kuriem man nav atbildes. Un nav jau gluži, ka es tās atbildes iegūstu, bet es iegūstu kaut kādus pavadienus, kas man atkal ved tālāk. Un kaut kādā ziņā visi šie līdzdalības projekti ir kā tāds ceļojums, kā tāda karte, kurā es sāku saprast, kas ir šī vieta, kurā es dzīvoju, kas ir šie cilvēki, kas man ir blakus. Un nemazāk svarīgi, es saprotu, kas ir šis cilvēks. Ļoti interesanti. Un kur viņš ies tālāk, kā viņš spēj rīkoties vai nespēj rīkoties. Un tas ir tāds vesels ceļojums dzīve. Jā. Man šķiet, tas tiešām ir subjektīvi, bet man šķiet, ka Kristīne Brīniņa un viņas mākslas darbi parasti tas ir tā, ka tas noteikti vismaz ir skaidrs, kā tas nebūs. Tas nebūs tā, ka tur ir tāda skatuve izgaismota un notiek mākslas darbs. Performance. Jā. Un jūs esat aicinātu skatīties. Ja? Kristīne Brīniņa un viņas mākslas darbi man asociējās ar to, ka noteikti būs jāiesaistās. Noteikti būs, vai pat ne jau tādā sliktā nozīmē, ka tev tur spiedīs, bet ka
es kļūšu par mākslas darba sastāvdaļu tajā brīdī, es aiziešu uz Kristīnas Brīnīgas performanci, ja? Kas tas tāds ir? Tas ir tavs stils, vai tas ir tāds aicinājums? Vai... Kas tas ir? Tieši tā. Kāpēc nevar vienkārši aiziet uz izrādu paskatīties? Kāpēc tā mums vajag? Jā, lūdzu, tagad pastāst šo. Jā, tāpēc, kad tas galvenais jautājums, kad es pabeidzu akadēmiju, sākšu ar to sākumu, bija, ka es ļoti maz zinu vienkārši par to konkrēto brīdi. Par cilvēkiem es maz zinu, kas ir skatītāji, kas nāk uz mani izrādi. Es vispār maz zinu. Es ļoti daudz pavadīju laiku dejojot, un līdz ar to man iztrūka kaut kādi tie pavadieni, tad par ko mēs īsti runāsim, un ko es vēlos īsti izstāstīt, kas ir tas, kas man iekšēji kustina. Un tāpēc man bija svarīgi kaut kā šie vērojumi, un jau tas, ko es daru, veidoju dokumentālus darbus, un kaut kā šie pieredzes mirkļi, kuros brīžām liekas, ka nekas nenotiek, bet tev liekas kaut ko tas ārkārtīgi pasaka, un kaut kā tā kā šī, gan par attiecībām starp cilvēkiem, starp cilvēku un telpu, kā mēs izvēlamies, cik tuvu būt, vai kā mēs dizainējam šīs situācijas, ka tik daudz, ko mēs varam uzzināt par sevi, par sabiedrību, par prioritātēm, bailēm, attiecībām. Un šī pieredze man vienmēr ir tāda saviļņojoša bijusi. Un, kad es veidoju izrādes, man gribās, lai skatītāji pieredz to pašu. Un tas vienmēr ir bijis tas mans vadmotīvs, kad es domāju, ko es vēlos, lai izjūt skatītāji. Man gribās, ka viņi kaut kādā ziņā, ka es viņus ievedu tajā pašā punktā, kurā es biju. Beigu galā es nezinu, kā tas izvēršās, bet es arī domāju par gaišajām naktīm, par 3 puišiem Liepājas cietumā, ka mums bija šīs 1-pret-1 tikšanās, un man gribējās, lai visi šie skatītāji, lai viņiem katram šķīstu, ka viņš ir viens attiecībā ar šo cilvēku. Viņiem ir 1-pret-1 saruna, un tad tas ir tā līdzdalība, skatītāja līdzdalība ir vienkārši šī vēlēšanās, lai viņš pieredz šo brīdi, kā tas būtu pa īstam notikt ar viņu. Jā. Man liekas, ka tur nav tāda virsmērķa, ka skatītājiem jābūt arī aktīvām, jāapzinās kaut kā to savu rīcības, kaut kā to iespēju, spēku. Tas nē, drīzāk kaut kā dalīties ar to mirkli. Lai gan tas arī varētu būt. Kāpēc ne? Tāpat, ja tas tā notiek, tad tā ir vēl tāda pievienotā vērtība. Bet jā, šī dalīšanās tajā brīdī, kas man likās, ka jā, šis ir forši, to gribās, lai arī kāds cits šādu situāciju izmēģina. Jo viņi, protams, nav 1-pret-1, nav gluži tāda pati, bet māksla ir forši ar to, ka tu vari izmantot dažādus rīkus, lai iedarbinātu iztēli par to, kā tas ir bijis. Jā, un tas vienmēr ir, gribas pieminēt, ka tas vienmēr ir tā pārsteidzoši. Tiešām vienmēr. Un tiešām pārsteidzoši. Un, zini, tad, kad saku vārdu pārsteidzoši, ir vēl viena lieta kontekstā ar tevi pārsteidzoši. Tu šodien biji cietumā, es saprotu, jā? Jā, es tikos ar saviem puišiem, jā. Jā. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to. Kāpēc tu to dari? Kas tas tāds ir? Atkal. Jā. Līdzatbildība. Jā, Līdzatbildība. Tas iet roku rokā, jo jebkurš līdzdalības projekts, tas ir izveidotas attiecības. Un katru reizi, kad es izvēlos veidot projektu, kurā ir iesaistīti cilvēki, es saprotu, kaut kādā ziņā man ir jāsaprot, kas ir šie nosacījumi. Un uzreiz par šiem nosacījumiem jāinformē dalībnieki, lai neradītu kādas ekspektācijas vai vilšanos. Ja es saprotu, ka šī projekta ietvarā tas arī noslēgsies, un es tālāk nebūšu gatava uzturēt draudzību, tad es pasaku, mēs tiekamies tikai šī projekta ietvarās, un ir svarīgi dzirdēt jūsu stāstus, un tad būs izrāde, bet tad mūsu tikšanās reizes arī beigsies. Un šajā gadījumā, tiekoties ar puišiem, es jau no sākta gala zināju, ka ar izrādi nekas nebeigsies, un mēs turpināsim tikties. Un
tādēļ, ka es zinu, ka šīm sarunām ir nozīme kā viņiem, tā arī man. Tās sazemē, un arī tas ir tāds treniņš, dzīves treniņš, jo viegli ir izvēlēties būt situācijās, kuras nav smagnējas un kas no tevis neprasa daudz. Un izrāda jau vienmēr ir tāda motivācija, man to vajag, lai veidojas dramaturģija, arī es gribu saprast, lai izrāda būt pilnvērtīgāka, pilnāka. Bet tad ir šis, ka viss tas pārējais atkrīt un paliekam tikai mēs divi un nekā cita, kas tagad notika. Tu esi bezkaunīgi nosauļojusies. Man vēl te 2 gadi, 1 mēnesis jāsēž. Cik es varu tai bunkurī sēdēt. Un sapratu, jā, tas ir tas. Un tad jau tas nākamais, par ko tas pārvērš par brīvprātīgo darbu, ieslodzījumā, došanās jau uz citu ieslodzījumu, bet arī just to samērību tajā, ka tu dari tieši tik, cik tu zini, ka tu vari izdarīt. Un tajā pat laikā arī nepazaudēt sev pilnībā, jo ieslēdz visāds vainas sajūtas un griba kaut kā pat krūto izstāstīt. Baigi interesanti visāds tāds emocionālās gradācijas tajā, kad tev liekas, nē, tas nevar noslēgties ar projektu, tev vajag turpināt, tu esi uzsākusi, tas ir svarīgi. Bet arī nejusties slikti, ja tu aptver to savu kapacitāti un saprast, tas ir arī pietiekami izrāda. Smirklis bija, šie 3 gadi ir bijuši superīgi. Un to arī godīgi pateikt puišiem, ar to arī beigsies un viss, un tas ir ok. Un tas godīgums, atklātība, tas ir pats svarīgākais. Un šeit, jā, es kaut kā ļāvos tai sajūtai, kā man gribās turpināt, un arī tā kaut kā tā aicinājuma sajūta, un tāpēc, jā, es ar puišiem turpinu tikties, mēs sarunājamies, tagad es esmu, tieši šo mēnesi es esmu kļuvusi par brīvprātīgā darba veicējs ieslodzījumā, kā tas saucās. Jā, tā kā. 4 vārdi. 4 vārdi nav tik grūti pateikt, vai Kristīte to var. Jā, bet, līdz ar to man durvis ir atvērtas uz jebkuru ieslodzījumu, un jā, tā. Kristīne, mēs zinām, ka tu dzīvo mežā. Burtiski. Kāda ir dzīve mežā? Zaļa, ziemā balta, rudenī krāsaina, brīžiem lietaina. Jā, ir labi dzīve mežā, man patīk, jo man ir mašīna, ar kur es varu tikt, kur man vajag tikt. Es varu nopirkt degvielu, kas ir arī ļoti labi. Dažkārt es nevaru nopirkt, godīgi sakot, brīvmākslinieks nav tāda vieglākais ceļš brīžiem. Jā, brīžiem tad tu vajag izsver, ja tu kaut kur brauc, tad tu mēģini apvienot vairākas lietas. Man ļoti patīk būt ceļā. It īpaši, ja ir kāds intensīvs darbs, piemēram, Liepājā pie izrādes, tas ceļš nav tik garš, mazākā stunda, bet man kaut kā ceļa laikā es pārdomāju to, kas ir noticis. Es jau to paspēju palaist, tad es vēl noklausos varbūt kādu podcastu vai es klausos mūziku, un tad es nonāku mājās, kur es jau esmu atvadījusies no šī darba. Ja akurāt, ja tur nav kaut kāds samilzušas problēmas, par kurām tu domā nepārtraukt, kā tās atrisināt. Un tas pats arī attiec, ja, piemēram, brauciens uz Valmieru atkal, kur tās ir 5 stundas ceļā, tā jau ir tāda kā došanās uz ārzemēm. Un tad es tur esmu, es nebraucu kā Rīga, Valmiera, jo nav arī tik traki. Bet tad es tur tiešām esmu. Un patiesībā dzīve mežā ir devusi to, ja es kaut kur dodos uz projektu, es tur tiešām esmu klātesoša. Un vēl arī, kad bērni parādās ģimenē, tad arī tas liek izvēlēt, un bērni ir mazi, ja tu izvēlies kaut kur būt, tad tu gribi būt pilnvērtīgi tur, ja tu esi atdevis laiku ar ģimeni šim darbam, un tad tu gribi, lai tas tiešām ir tā vērts tā laika. Kā tev šķiet, Kristīne, tu esi skandaloza personība?
runājot par mežiem un kokiem tajos. Es jūtu, ko tu teici. Tur tādas asociācijas radās, tu tā runā, un es domāju, jā, bet bija taču tāds gadījums. Varbūt, ka tu vari pastāstīt par to gadījumu. Par to gadījumu Spēlmeņa nakts balva. Jā, tad, kad es saņēmu nomināciju, un jau, kad tuvojās Spēlmeņa nakts balvas ceremonija, man bija sajūta, tā būs tā reize. Man liekas, šī bija 6. vai 7. nominācija, es neatceros, bet vēl bija gadi, kad bija deja un teātris kopā, un tad vēl bija atsevišķi par dejas izrādēm kādas nominācijas. Jo tā sajūta bija pilnīgi mierīga. Un man bija skaidrs, ko es gribu pateikt ceremonijas laikā. Un tas nav gluži tādēļ, kad ir kaut kas jāpasaka. Patiesībā tā ir baigā privilēģija, ka tev ir dots šīs 30 sekundes laika, un ka tev ir iespēja pateikt, un tev ir ko pateikt. Un tevī arī kāds klausās. Un klausās, un tas arī ir brīnišķīgi. Un man vienkārši uzreiz bija skaidrs, ka es vēlos pateikt šo konkrēto lietu, jo dienu pirms ceremonijas notika tas, ka es braucu no mēģinājuma, un es vienkārši apmaldījos pati savā mežā, kurā es dzīvoju 8 gadus, tāpēc, ka vienkārši pēkšņi kailcirtas, un tad vēl citā rītā mēs ar Martu braucam, un smagā mašīna pat nepaskatās. Un, gandrīz tāda letāla avārija bija. Tas viss tā kā samilza, un tad es vēl Marta, kas ik pa laikam uzdod jautājumus, kāpēc mežus cērt, kāpēc visu laiku cērt. Un tas, protams, uzkuļ emocijas, un arī piedaloties dažādos projektos, kas ir saistīti ar ekoloģiju, ilgtspēju, arī strādājot ar Kristi Burānu, tad skaidrs, ka tā informācija vēl papildinās, un tu saproti šo netaisnību, un tad, man bija kaut kā tā ļoti skaidra tā sajūta, ko es gribu pateikt. Un pārsteidzošā kārtā vienīgais, kas man tajā brīdī satrauca, bija laiks, ka man nepietiks laika. Nekas cits man nelika satraukties. Tas pilnīgi brīnumaini, jo es ļoti bieži satraucos pirms jebkādām publiskām runām, bet tas mani pārsteidz. Un es vēl atceros, ka mēs ar Valteru Sīli mēs ceremonijas sākumu runājam, un viņš atver to konvertu, kur ir ielūgums, un saka, tur ir, es neatceru, laikam bija pusminūte laika. Es domāju, ak, nē, es viņai saku, bet tad jau es nepaspēšu. Saku, ko, tur ir ierobežots laiks, un tad Valters teica, ak, kungs, kā es nožēloju, ka es tev pateicu par to laiku. Skaidrs, ka tu vari aizņemt cita vajag, bet tas iespējams kaut kādā man vēl kaut kā samobilizēja. Jā. Tas skaitās skandāls. Nē, es tev tikai tā paķeksēju, lai pēc tam interesantāk klausītiem, tiem, kas klausās, jo man personīgi ir ļoti liela cieņa, un man ir šausmīgs prieks, ka tu to izdarīji, un tas bija atkal kārtējs pārsteigums no tevis, tāpatās kā tavs izrādes. Tu ierodies un ir pārsteigums, un arī šis, ko tu darīji, pārsteigums, vienkārši pārsteigums. Jā, paldies par to. Varbūt, ka tu vari ar to vēstījumu padalīties arī šobrīd tiem, kas klausīsies šo ierakstu. Jā. Vai tev tas tā... Tev tas ir tagad vairāk nekā 30 sekundes. Jā. Pirms tam, kamēr tu teici par šo pārsteigumu mirkli, man jāsaka, es arī pati sev pārsteidzu. Man tā šķiet pēc tam atskatoties. Man liekas, ka to spēku izdarīt šādu izvēli ir devuši tieši līdzdalības projekti, kur tev nav jautājumu, vai to darīt. Tu zini, ka tu to darīsi. Un man liekas, ka tas ir tas. Jā, katrs šis projekts, kas ir saistīts ar mūsu nākotni, jo īpaši, kad mēs kļūstam par vecākiem, ar mūsu bērnu nākotni, par vidi, kurā viņi dzīvos, jau kā ekonomiskie apsvērumi, ka mēs domājam par šāda veida labklājību. Ekonomiski apsvērumi, bet tādā ilgtspējā skatoties, es vēl joprojām brīnos, kā var tikt pieņemt šādi lēmumi. Jo arī cilvēki pie varas, arī viņi taču ir vecāki.
Es nezinu, jau ir nopirkuši zemi uz Marsa. Bet man arī kaut kā mulsina arī šis fakts, ka es klausījos, ka zinātnieki ir izdomājuši, kā varētu Marsu pielāgot cilvēkam, un ka tur jau kaut kādas šīs daļiņas, kas varētu uzsildīt. Tātad mēs jau esam gatavi ieņemt planētu. Izrādīt nākošo planētu. Izrādīt un ka tā ir norma, ka mēs visu pakļājam savai vajadzībai, neredzot to, ka viena no sugām esam mēs paši, kas ies bojā. Un tas ievads runai bija, kāpēc mēs tik ļoti nemīlam savus bērnus. Un es tā tiešām tā domāju. Man liekas, ka jā. Jā. Bet varbūt paskatoties mazliet tā kā no tādas pozitīvās, saulainās puses. Jā. Ir jau tomēr arī lietām saulainās puses, un tev tomēr ir, kā tu saki, arī tā privilēģija dzīvot mežā. Varbūt. Kas ir tas atkal, ko tu redzi, kas ir forši, kas strādā, kur tiešām, mēs te runājam arī ievadu jautājumus, mums bija mazie jautājumi, līdzlība var, līdzlība nevar. Ko tu pat redzi savā dzīvē, sabiedrības dzīvē, ko līdzlība var, ko līdzlība ir izdarījusi? Man liekas, ka cik daudz cilvēku var graut, tik arī cilvēku var celt. Un patiesībā, jā, man liekas, ka kaut kā viss jau ir balansā. Un netrūkst cilvēku, organizācijas, kas tiešām iestājas, informē, un man liekas arī ārkārtīgi daudz entuziastu. Man liekas, ka ļoti daudz, kas turās tiešām uz entuziastiem, un vēl pie tam aizvien jaunāka paudze, kas nāk, liekas, ļoti piedomā pie jebkādām detaļām. Man meita arī palākam don't waste water, ka viņam jau ir savi džingli, un arī raunā jaunieši 16, 17 gadu. Jāizslēdz elektrību, priekš kā mēs esam ieslēguši tik daudz gaismas, ka jau domā par šīm niansēm, par kvalitatīvu dzīvesveidu un par atbildīgu dzīvesveidu. Jā, ar kvalitatīvu es domāju atbildīgu. Un, man liekas, šīs saulainās puses ir tās, ka mēs aizvien vairāk, jo vairāk mēs zaudējam, jo vairāk mēs pieredzam to, ka mums rūp, un mēs mākam izrādīt šīs rūpes caur aktīvismu, būt aktīviem, nebaidīties būt aktīviem, pievērst savu uzmanību un nebaidīties no tā, ka tavai balsī varbūt būs pretestība, bet tu zini, par ko tu iestājies, un tu gatavs iestāties. Jā. Man liekas, arī patiesībā ļoti daudz saulainās puses ir, un arī pavisam vienkāršās lietās, kā mēs pirms sarunas runājām, ka es šos mēnešus esmu veltījusi idejai, es braucu arī uz workshopiem, vienkārši satiekot savus domu biedrus no dažādām pasaules malām. Mēs dejojam vienkārši tāpēc, ka mums gribās dejot, un tur nav nekāda cita virsmērķa kā šis laiks kopā. Protams, ir atsevišķi studenti, jo īpaši, kur grib apgūst šīs dejas prasmes, viņiem ir savas ambīcijas, bet tad ir tāda viena vecuma grupa, kur vienkārši priecājās ar to, ka mēs kopā vienkārši dejojam. Un tas nav par kaut ko, tas ir par to vai šo. Mēs kaut kā ļoti dīvaini kopā pavadām laiku, maz runājam. Man liekas, tā ainava cilvēciskā ir tik skaista, un tas man atkal piešķir kaut kādu jēgu. Jo par līdzdalību, un man liekas, vēl viens vārds, kas par jēgu, jēdzīgu, man liekas, ka arī viena daļa no tāda jēgas ir arī nebaidīties no bezjēgas. Un es ar to domāju, ka man liekas, ka kaut kādas tās samilzušās problēmas mums katram cilvēkam uzliek kaut kādu tādu iespējams to sajūtu, ka, lai ko es arī darītu, tam jābūt ar jēgu, jo ja tas nav ar jēgu, tad man bail no kritikas. Kā viņš tagad, mums taču vajag. Un man liekas, ka iespējams mēs kaut kā iedodam lielāku telpu lietām, kaut kā pieklust un atjaunoties, iespējams tajā brīdī, kad mēs arī apstātos mazliet un tiešām
nezinu, paskaitītu zāles stiebriņus, pilnīgi bez jēgas. Ir kaut kāds tas brīdis, kur mēs apstājamies un ka mēs varam būt arī pilnīgi bezjēdzīgi un vienkārši. Es nezinu, vai tas ir vienkārši, bet kaut kā nebaidīties no tā un nesākt sevi graust. Tur kāds dara šo, to es neko nedaru. Es esmu bezjēdzīgs, nevērtīgs. Man šobrīd vislielākā jēga ir šajā, Marta peldās, es pludmalē kaut ko veļos. man tas uzdzirkstīja baigo tādu dzīves, dzīve ir par šo vienkārši ripot ar smiltīm sejām, pilnīgi izmainīt šo ainavu pludmalē. Bērns peldās, tur viens sieviete kaut ko dara. Dejo iespējams. Iespējams, nezinu. Bet vajag forši tevis atrodos veidu, kā sevi pabarot. Kā ne jau pat pabarot. Kā dzīvot. Kā mazliet, kā arī atlaist kaut kā iekšēji. Skaidrs, ka ir svarīgi un tu pārdzīvo. Skaidrs, ka tu gribi būt daļa no dzīves. Skaidrs, ka tu gribi sekot impulsiem, pat dažkārt neiedomājoties arī šīs pozitīvās sekas. Vienkārši tāpēc, ka tu jūti, dodies, dari un tu saproti, wow. Bet ka tu vari atlaist un arī pieņemt, šādi šobrīd notiek, bet ar to dzīve neapstājās, un tu drīksti arī atlaist un vienkārši būt, levitēt kaut kādā savā, un nejusties par to vainīgs, ka tu gribi justies labi, un tu dari to, kas tev liek justies labi. Un tas ir nenormāli svarīgi, jo citādi mēs izdegsim, un mums nebūs spēka rīkoties tad, kad tas būs vissvarīgāk. Kaut kā turēt to balansu. Jēga, pilnīgi bez jēga. Prieks, nebaidīties no dusmām. Gluži kā mēs pieņemam savas emocijas, spēt lūgt piedošanu, piedot un kā viss. Un jo vairāk mēs, man liekas, pieņemsim, jo mazāk mēs arī, mums būs vajadzība būt mazāk neiecietīgiem vai citādāk. Jo man liekas, tas kaut kāds masveids sagurums un izdegšana ir tā, kas, man liekas, mums padara kaut kā spriedzē. Jā, tā vaina, mēs pieķēros tam vārdam par to vainošanu. Man liekas, ka jau pirmais, tas vissvarīgākais solis, nevainot pašam sevi par to, ka es dzīvoju, par to, ka es bezjēgā, par to, ka es kaut ko sēžu šobrīd. Jo tas ir pats pirmais, ar ko mēs sagandējam jau primāri savu dzīvi un līdz ar to arī savu apkārtējo cilvēku dzīvi, vainošanu. Justies vainīgam par kaut ko, bet tas taču viss ir kaut kādā ziņā kaut kur iedomāts, kaut kādos arhetipos sagrābstīts, jo tam vispār ir ļoti draņķīga vēsture tam visam, kāpēc vispār tā vainas sajūta vai vainošanas sajūta mūsos ir ienākusi un kāpēc mēs viņu esam ielaiduši. Bet, protams, tajā brīdī, kad mēs esam pārguruši, mēs kļūstam neuzmanīgi pret šādām lietām. Mēs viņas pašas vienkārši ienāk, viņas jau nav viņam nejāsaka, jūs laipni lūgt, viņas pašas atnāk vienkārši. Izpost. Kristīna, noslēdzot šo mūsu sarunu, ļoti interesanto sarunu patiesībā, vai tev ir vēl varbūt kaut kas, ko tu gribi pateikt, uzsvērt, atzīmēt? Varbūt tu vēl, es nezinu, varbūt gribi vēlēs kaut ko nodejot. Bet ir ok, mēs arī pieņemsim verbāli tavu domu. Jā, mēs apstājāmies pie šīm vainas sajūtām, kas man liekas arī hroniskas, mums vienkārši šobrīd ir par visu. Bet, es laikam to akcentu gribu vēlreiz uzsvērt uz to, ka par šo balansu, cik svarīgi ir
uzturēt balansu un cilvēkiem rast iespēju atpūsties, bet tāpat laikā skaidrs, ka mēs turam roku uz pulsa un mēs dzīvojam līdzi notikumiem un mēs apzināties savu kapacitāti. Man liekas, ka arī man šķiet, ka visgrūtāk ir vienam, kad tev liekas, ka tu viens pats ar to dīlo. Un man liekas, ka vislielākais resurs, vislielākais spēks un vislielākais pacēlums ir patiesībā cilvēkos. Un man liekas, nekas man tik ļoti nav iepriecinājis vai iedvesmojis tieši cilvēku un devuši spēku. Man liekas, apzināties to, ka mēs neesam vieni, un tas arī prasa ieguldīt laiku vienam otrā un veltīt laiku vienam otram un pavadīt laiku kopā. Man liekas, ka mēs neesam vieni. Tas man šķiet ir baigais spēks. Es novēlu, lai vienkārši katram ir brīnišķīgi cilvēki blakus, kas dod iedvesmu, atbalstu. Palīdz pārvarēt grūtus brīžus un arī ceļu prieka brīžus. Kristīna, liels paldies tev. Paldies. Gan par novēlējumu, gan par sarunu. Paldies liels, jā.